bērnam ir nevēlama uzvedība, mēs viņam kaut ko pasakam, tā uzvedība paliek tāda eksplozīvāka, agresīvāka, tad mēs varam domāt par to, kā mēs reaģējam uz bērnu uzvedību ikdienā. Tas, kā mēs bērnam nododam ziņu, nevienmēr bērns viņu saprot, tā kā mēs to gribējām. Bērni vispār uztver informāciju konkrēti, un ja mēs sakam, kāds tas ir slikts, nu fuj, viņš arī to saprot, slikts un fuj. Viņš nesaprot to, ka šī rīcība bija slikta vai šī darbība bija fuj, to nevarēja darīt. Jebkurā gadījumā neteikt tādas frāzes, un citu var jautāt, kas te par muļķīgiem jautājumiem. Nu, aiziet kādam citam pajautā. Šis sēs to skatījumu par sevi, kuru pēc tam bērns pats analizēs. No tiem daudziem vārdiem, ko viņš būs dzirdējis, viņš tā kā sāks pieņemt, ka tāds viņš arī ir, un tad tiešām arī vēlākā vecuma mērķtiecīgi tā arī uzvedīsies. Un tad arī tāds jautājums, ok, bet vai jūs pārnāt par to, kas bērnam sanāk, kas viņam patīk, kas viņam izdodās, vai tā kā jūs veltat laiku arī citām sarunām?